Es Tev pateicos par šo dienu, es Tev pateicos par šo gadu, es Tev pateicos par to, ka katram gadam ir jēgas, jo Tu esi tajā Dievs. Katram gadam ir jēgas, jo Tu esi samaksājis par katru man dzīves minūti, par katru mirkli, mans Dievs. Un mēs piederam ar visu, kas mums ir Tev, Tēvs. Un šodien, Jēzus Kristus vārdā, mēs piederam Tev, mans Dievs. Un es gribu izdzīvot to, kā tas ir dzīvot dzīvi Tev un vienīgi Tev, Jēzus. Tiešām nemeklēt, kā izpatikt cilvēkiem, bet kā izpatikt Tev, mans Dievs. Un lai mēs tādi esam arī šodien. Cilvēki, draudze, kalpi, mācekļi, kas grib izpatikt Tev, Jēzus, ar visu, kas mums ir mūžīgi mūžos. Amen. Kā lai pasaka, zin kā, ja šis būtu pirmdienas vakars, tad jūs būtu baigie malači. Pirmdienas vakars, vecgads, jā. Bet šī ir svētdiena, klasiskais dievkalpojums. Protams, ka vecgada, jā. Tā kā, ko es gribu uzteikt jums? Ir ļoti spēcīga lieta, ko jums dzīvē, kas ir pamanījuši to zin, ir lieta tāda saucās kā ieradums. Un ir, reizēm ir slikti ieradumi, protams, bet ir labs ieradums. Un labs ieradums ir svētdienās iet uz draudzi. Labs ieradums ir pamosties un pateikties Dievam par dienu. Labs ieradums ir katru dienu lasīt Bībeli. Un tāpēc es domāju, ka ir brīžos, kad viss sāk brukt un jukt dzīvē, reizēm tā pienāk, liekas, nezinu, ko darīt. Un ja tev ir labi ieradumi, reizēm tas savu izliks cauri, ka tev viss bruk un jukt, bet tu zini, nē, šodien ir svētdiena, es tomēr iešu draudzi. Jo ir cilvēki, kuriem nav šādi labi ieradumi, ka viss bruk, viņi vienkārši nezinu, ko darīt. Bet, ka tev ir šie labi ieradumi, ka tu zini, es sākšu ar Dievu. Es iešu pie Dieva vārdā. Es lūkšu. Un man liekas, kā patīk, ka Daniela rakstīts, ka Daniela grāmatā izsludina šo lielo pavēli. Nebūs pielūgt nevienu citu kā vienīgi ķēniņu 30 dienas. Un rakstīts, un Daniels kā ierasts gāja. Kā ierasts, ja? Un rakstīts arī Jēzus, kā pēc ieraduma gāja uz Iedzemanu. Arī Jēzum kā ieradums kaut kas, ka ir tie labie iedibinātie ieradumi tavā ikdienā, kas pēdējā brīdī patiesībā tev palīdzēs un pat neredzēs, cik ļoti, tu nesapratīsi pat, cik ļoti tas bija svarīgi, ka tev bija šie ieradumi veidot. Jo, kad nāks grūtības, šie labi ieradumi nākt pie Dieva, iet regulāri pie Dieva, meklēt viņa vaigu regulāri, viņi tev palīdzēs tik ļoti, kā tu pat nebija iedomājies. Liekas, paldies Dievam! Paldies Dievam! Jo, ir cilvēki, kuriem nav stiprs ieradums. Viņiem nav, mēs zinām īpaši arī citi, kur vēl nav iepazinuši to, cik ir labi būt brīvam no alkohola un tādas lietas. Šie cilvēki metās tajās lietās, citi metās azartspēlēs, citi metās vienkārši filmās, sēž visu dienu, skatās filmas. Ja? Liekas, kas tas, bet tā ir. Viņš gremdējās tajā visu dienu. Un visādas citādas lietas, ko mēs, bet kad tev ir šis spēcīgais, un īpaši šodien liekas, bet ir vecgada vakars. Šis vakars ir tieši tāds pats, kā jebkurš cits vakars. Piedodiet par izbojāto. Šis vakars ir pilnīgi tāds pats. Mēs viņu gribam padarīt īpašu. Un mēs viņu kaut kādu nosaukumu piedodam. Bet pāri visam šis vakars ir tāds pats vakars, kā citas, tādā ziņā ziemas vakars. Tumšs, augsts, ja? Un mazliet sniega. Un man liekas, šis vakars ir īpašs ar to, ka tu esi izvēlējies sekot tam, ka šodien es nāku uz Dievu namu. Šodien es nāku uz Dievu namu. Šodien es pielūgšu Jēzus Kristu. Šodien es gribu sekot viņam. Un tie ir labas lietas. Tās ir labas lietas. Un es gribu, lai mēs pie tā turamies, ka ir jāsaglabā šie labie ieradumi. Jāsaglabā. Jo bieži vien kaut kas sāks mētāties dzīvē, grūti paliks, un tu nezinās, kur ķerties, ko darīt. Kad ir tie labi ieradumi palikuši, tie palīdzēs tev. Un labiem ieradumiem jābūt tādiem, kas ir Jēzu Kristu. Es nāku pie viņa, es viņu meklēšu, es viņu slavēšu, es viņam tuvošos. Un vēl viena lieta, ko es gribu iedrošināt jūs, ikvienu meklējiet katrā dievkalpojumā vienkārši Jēzu. Nevis to, kas notiek uz skatuves. Jo es personu nezinu, kā jums, bet es zinu, ka citiem savādāk, jo pārstāv vienmēr es citi saka savādāk. Jo man vienmēr tā, tos dievkalpojumus, kur visi slavēni saka, ka Dieva gars izlējās un ir 3 stundas vai 4 stundas, man viņi personīgi garīgi liekas vismirušākie personīgi. Liekas, nekas tur nebija. Tukšs. 4 stundas, ko viņi dara? Visi nāk pilni, svētā gara, priecīgi, visi. Es nezinu, man nekā, bet man vienmēr ir bijis tikai tajos dievkalpojumos, kur es pats esmu izvēlējies viņu pielūgt no sirds, kur esmu izvēlējies viņam paaugstināt, kur es izvēlējies. Un neatkarīgi no tā, kas notika uz skatuves, neatkarīgi, ko zāle juta vai nejuta tajā dienā, neatkarīgi, vai tas bija garš vai īsts dievkalpojums, es viņu piedzīvoju. Un es saku, es paldies Dievam,
neesmu varbūt mēģinājis būt neatkarīgs no tā, kas notiek uz skatuves, bet es gribu būt atkarīgs no tā, kas notiek debesīs, un tur vienmēr ir atmoda. Debesīs neviens neuzmodīsies, jo tur viss ir pamodušies. Un kad tu skaties uz Jēzu Kristu, kad tu skaties uz viņu, un arī šajā dievkalpojumā, vienalga, pat tagad tu vari satvert Dievu, pat šobrīd tu vari piedzīvot Dievu, pat šajā brīdī tu vari ļaut Dievam aizskart savu sirdi. Pat runas laikā, liekas, tu nogulēji slavēšanas laikā, nepaspēji piedzīvot Dievu. Viss, pat tagad, kad Dieva vārds tev pieskarās, pat tagad. Bet esi atvērts, esi gatavs šodien viņam tuvoties. Pats cel savu altāri, jo nevienmēr būs tev cilvēki, kas būvēs altāri, lai uguns kristu. Tev jāiemācās celt savus altārus, lai Dieva uguns būtu tur. Tev pašam ir. Ir brīnišķīgi, ka mums ir apkārt cilvēki. Ir brīnišķīgi, ka mums pastumda mācītājs. Ir brīnišķīgi, ka mums ir dziesmā ievada. Ir brīnišķīgi, ka mums uzmundrina lūkšanā. Bet mums pāri visam, ko Dievs sagaida, ka tev nav jāliek regulāri palīgi ritentiņi klāt, lai tu tajā ieietu. Bet tu ieiet tajā uzreiz, jo es gribu tajā ieiet. Es viņu gribu šodien pielūgt. Es gribu viņu šodien paaugstināt. Es viņam gribu pateikties. Un ir vēl viens gads aizgājis. Un man ir, un es ticu, ka arī tev ir par ko pateikties. Tev ir par ko pateikties. Tev ir slava un pateicība. Un ja jūs vēl projām nepierakstat savas liecības, sāciet pierakstīt. Jo tā būs jūsu, un negribu teikt otrā bībele, bet tā būs vieta, kur tu redzēsi, ka Dievs ir dzīvs arī manā dzīvē. Dievs ir dzīvs arī manā dzīvē. Mēs bieži vien sakam, Dievs ir dzīvs. Viņam rekā tur notiek, rekā tā notiek, un vēl šitur tā. Dievs ir dzīvs tavā dzīvē. Viņš nav miris. Viņš nav miris. Neaizmirst, pierasīs, neaizmirst, ko viņš tev labu darīs. Neaizmirst, jo mums gadās aizmirst. Es pierakstu, es nezinu, vai jūs pierakstat, pierakstiet savas pateicības, pierakstiet savas liecības, pierakstiet, lai jūs stiprini, un jūs pārlasīsiet, ka nevis Dievs kādam citam, bet tev viņš palīdzēja. Tev viņš palīdzēja. Jo tev jau pāri visam jāsargā savas sirds, jo no turienes rosās dzīvība, ka tu neielaidi nekādu neticību, tu neielaidi nekādas šaubas, un pāri visam tu vienmēr ielaidi Jēzus Kristu, lai viņš tur valda un dzīvo. Un tas, ko es gribu šodien nedaudz runāt, es nezinu, man liekas, ka tā ir īsa, varbūt arī ātra runa, varbūt gara, kas lai to zina. Dievs vien zina, cik tā runa gara vai ne, tā nu tas ir. Bet vai tu esi gatavs atgriezties skolā? Es redzu, gan izvēl šeit visi izskatās, daži varbūt vēl studē, bet pārējie, vismaz, kas šajā telpā sēž, jau izskatās tādi, kas vairs nemācās. Vismaz, es domāju, vidusskolā vai pamatskolā. Bet vai tu esi gatavs atgriezties skolā? Vai varbūt ir kāds cilvēks, atzīšos godīgi, šobrīd es vairs nekur nemācos. Jā, man bija vēl brīdis Amerikā, es biju šajā programmā brīdī, bet tagad atkal ir brīdis, kad oficiāli, kad kādā skolā vai institūcijā vai organizācijā es neesmu. Es šobrīd nekur tādā ziņā nemācos. Nezinu, kā jūs, varbūt arī kādi nekur nemācāties vairāk. Bet kad mācījāties, es ceru, ka jūs mācījāties. Es zinu, ka arī pat padomju laikos bija kaut kāda obligātā izglītība. Es zinu, ka tagad ir 9 klases. Nezinu, cik bija padomju gados obligātās klases, bet tagad ir 9 klases obligāti jāizmācās cilvēkam. Tā kā jūs esat mācījuši, ko tas prasīja? Tas prasīja piepūles, domāju. Kaut kādā ziņā. Es zinu, ka citi mēģināja izšmaukt. Un viņi baigie varoņi. Viņi man vēl nakar man viens stāstīja, cik viņš ir lepns stāsts, kā viņš varēja atrast, kā izšmaukt. Es domāju, tu esi vienkārši izniekojis dzīvi, tad arī vienkārši neiet uz skolu. Kāda jēga izšmaukt? Kāda jēga sēdēt skolā un izšmaukt? Tad vai vienkārši neiet? Jā, tad jau tu vispār tu esi vēl vairāk apzakts. Tu esi pavadījis laiku, kur tu neko neieguvi, un tev vēl bija jākaunā, jāmēģina tas noslēpt kaut kādā ziņā. Izbraukt ar, špikošanu, mānīšanos, vēl kaut kā. Bet, ja tu tomēr gribēji kaut ko iemācīties, tas prasīja piepūli. Tas prasīja kaut kādu nodošanos, tas prasīja tavu laiku tomēr. Kā nekā, cēlies no rīta agri, pāršās stundas sākās 8, 9, tu cēlies, brauci, sēdēji skolas solā, mācījies, tev vēl bija mājas darbi, tev vēl bija kontrola darbi, tas prasīja disciplīnu. Lai tomēr pabeidz skolu, tev bija jāiet, agrāk bija 6 dienas, bet 5 dienas tagad mums jāiet nedēļā skolu. 5 dienas tev bija jāiet. Tu nevarēji plānot tikties ar draugiem ciemos 8 no rīta otrdienā, jo visticamāk tev jābūt skolā. Tu biji disciplīna, tu biji kaut kur nodevies, tu mācījies un beigās pat kaut ko saņēmi iespējams. Diplomu, kaut ko, kādas zināšanas, kādas iespējas. Un tas bija process. Un mēs zinām to procesu, un daudz no cilvēkiem saka, paldies Dievam, ka vairs man nav jāmācās.
Paldies Dievam, ka man nav jāmācās. Tie bija mani smagākie dzīves gadi. Ak, šausmas. Es nezinu, man patīk mācīties. Es labprāt kaut kur pamācītos. Man interesanti liekas. Kāpēc ne? Es nezinu, neuzskatu sev pa visgudru, ka visu zinu un visu saprotu. Un man gribētos, kāpēc gan ne, man patīk mācīties. Bet tas kaut ko prasīja mums. Tas prasīja ieguldīties. Un tad mēs arī, ja mēs ieguldījāmies, ja mēs tiešām mācījāmies skolā, mēs arī uzzinājām kaut ko, iemācījām, sapratām, saņēmām. Ja mēs vienkārši sēdējām stundās, mēs arī saņēmām attiecīgas lietas reizēm. Un cits izbrauc uz kaut kādu savu pašu gudrumu. Es zinu, bija cilvēki, kuri vienkārši neko nemācos, bet es visu šo saprotu. Viņš sēž īpaši matemātikā, ja? Šitas viss viegls. Un viņš uzraksta, ja? Kur vienkārši viņš izbrauc savu talantu. Kādu brīdi, vienā brīdī bišķi pietrūka talants. Kā viņa sāk mācīties. Un viss liekas, ko tas stāsta par to skolu, bet Bībelē rakstīts Mateja 18.1. Mateja 18.1 ir rakstīts. Nav par skolu rakstīts, nesakiet, tur nekas par skolu nav rakstīts, bet 18.1. Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā? Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Bērnība vairāk asociējas ar ko? Ar mācībām vai ar darbu? Pārsvarā jau ar mācībām. Darbs bija pēc mācībām. Varbūt vēl agrākos laikos, kad tiešām bija tāda laika, ka tu nevarēji iet uz skolu un tev bija jāpaliek mājās. Bet šī brīža jau, cik tie pēdējie 10 gadus jau vairāk, un tomēr visiem ir jāiet uz to skolu. Un tāda retais, kurš ir palicis mājās strādāt. Pārsvarā, ja mums ir bezmaksas izglītība un tādā garā. Tad pārsvarā mums atstājas bērnība ar mācību. Jo kāpēc? Jo tu taču vēl neko nezini. Tev vēl ir jāmācās, tev jāsagatavojas dzīvē, tev jābūt ar attieksmi, ka tevi var mācīt. Nevis tu brauc uz skolu mācīt skolotājs, bet tu brauc uz skolu, lai mācītos. Tu brauc uz skolu, lai iegūtu, tu brauc uz skolu, lai saprastu, un tu iegūti un mācīsies, un reizēm nesapratīs, un būs priekšmeti, kuri tev nepatiks. Un tu pat neizvēlies priekšmetus. Tev vienkārši liek mācīties to matemātiku, tev vienkārši liek mācīties to vēsturi, tev vienkārši liek mācīties to fiziku un ķīmiju, un tu pat to neizvēlējies. Uz ko es visu to velku? Mēs esam Jēzus mācekļi, vai neesam? Mēs esam mācekļi Jēzus, vai nē? Vai mēs esam Jēzus aplūkotāji, piesaucēji, grūtībās, vai mēs arī mācamies no viņa? Un tas ir tas, ko es gribu šodien teikt. Vai tu esi Jēzus Kristus arī māceklis? Vai tu mācies vēl joprojām? Vai, ja tu netāpēc saki, vai tu esi gatavs atgriezties skolas solā, jo jautājums ir tev ļoti vienkārši, ko Jēzus tev šogad iemācīja? Ja neko, tad tu esi sevi laikam, vai nu tu nemācies, vai nu tu esi pilnība. Ja? Jo es ticu, ka Dievam ir ko mācīt. Es zinu, ka mūsu padomju profesori bija tādi. Viņi vēl kā atcās tos kaut kādus mehāniskos, māca mums tehniku un liekas, profesoris saprot, bet tas jau vairs nav aktuāls vismaz 40 gadus, ko jūs mācat. Ir jaunas tehnoloģijas, ir jaunas šis, ko viņš māca, man prieks, tas agrāk noteikti bija ļoti moderni, ko viņš stāstīja, bet viņš vienkārši nav gājis līdzi laikam. Viņa ķermenis iet līdzi laikam, mēs redzam, ka viņš ir vecs palicis, bet viņa prāts nav gājis līdzi, un viņš vairs man neko nevar jaunu iemācīt. Viņš, protams, kaut kāds pamatus, kas nemainās, bet kā to, ko vajadzēja priekšmetā mācīt, es vienkārši sēžu un liekas, izniekots laiks. Izniekots laiks pie augstskolā liekas. Jo viņš nav ticis, bet pie Jēzus tā nekad nav. Pie Jēzus nav, ka viņam nav ko vairs tev pateikt. Viņš saka, es vairs nezinu, ko tevi runāt. Esat taču runājuši cilvēkiem, satikušies, parunāja 5 minūtes, un tad tāds klusuma brīdis iestājās. Tu saproti, ka īstais nav ko runāt. Un tad tā, labi, tad lai tev labs vakars, paldies, un te kaut kur citur meklēt sarunu biedru. Jo vienkārši vienā brīdī izsmeļam, mēs izsmeļam, bet pie Jēzus nav. Tas jautājums ir, vai mēs vēl mācamies, vai mēs vēl gribam mācīties. Jo, kā es teicu, skolas laikā tas prasa piepūli. Tas prasa priekšmetus, kas tev nepatīk. Un tas prasa attieksmi būt kā bērnu. Ja jūs netopat kā bērni, jo pieaugušais tomēr ir cilvēks ar pieredzi. Pieaugušais tomēr ir cilvēks ar sapratni. Pieaugušais tomēr cilvēks ir ar viedokli.
Es negribu būt ar viedokli pie Dieva. Es gribu mācīties pie Dieva. Es gribu mācīties pie Viņa. Es gribu izprast pie Viņa. Es gribu iet dziļāk pie Viņa. Es negribu būt tas, kurš te visu labāk, un tad, kad man kaut ko māca, es esmu apvainojis. Kādi bija farizēji? Viņi visus mācīja, un kad Jēzus viņus sāk mācīt, viņi nevis mācījās, bet viņi apvainojās. Viņi tika aizvainoti, viņus aizskārtas, viņiem tas nepatika, jo viņi jau ir taču lielie skolotāji. Un te atnācis kaut kāds Jēzus, viņus te māca. Viņus te māca, viņi taču jau ir tie skolotāji. Un viņi tika aizvainoti. Viņi tika aizvainoti. Es gribu mācīties. Es gribu iet, un zini, kas bija ar skolā mūsu priekšmetiem problēma? Kuri mums bieži vien liekas bezjēdzīgi, tos, kurus vēl joprojām neesmu pielietojis. Es joprojām, man nav svarīgi, kāda organisma tipas ir tupelīte. Ja? Tupelītes, atceros, bija visi šie bioloģijā, mēs mācījāmies tupelītes un vēl vispārēji. Es domāju, paldies Dievam, es bioloģijā uz 9 mācījos, 10 nesanāca. Uz 9 mācījos, un tā kā es tajā brīdī zināju to, paldies Dievam, es zināju, kas pie tupelīte, kā viņai ir un kur viņa ēd un ko viņa nēd. Un kā viņi tiek un kur viņai tur viss izkārtots ir. Bet tālāk man pilnīgi vienalga. Paldies Dievam, dzīvē man nekad nav prasījis tur viens darba intervijā. Un ko tu mums var pastāstīt par tupelīti? Ja, nekas nav bijis. Un liekas, pilnīgi, kāpēc man bija kaut kas tāds erodīts, un kuram es varēju palielīties ar savu tupelīšu zināšanām tajā brīdī, nevienam neinteresē. Ja, un liekas, kāpēc man tas bija? Bet pie Jēzus nav tādi priekšmeti. Pie Jēzus nav tāda priekšmeta. Ja Dievs tev kaut ko māca, tu nevari teikt, kur es to pielietošu. Kam man tas vajadzīgs? Zini ko? Ja tu neredzēji, kam tev tas vajadzīgs, visticamāk, tu neiemācījies to, jo Dievs tev neļauj to izdzīvot. Viņš jau neiesūtīja. Liekas, nemaz nevajadzēja man mācēt ir liecināt draudzes priekšā. Dievs saka, tāpēc tev vairs nedošu iespēju. Tu negāji, tu baidies, tu negribēji iemācīties, un viss tev nedošu. Viss, es atradīšu citu, kurš ies. Un tu nedēļas, ka tas bija veltīgs, tad vienkārši tu pazaudēji savu iespēju. Un Dievs ir tik daudz, ko mums māca. Un es domāju, ko gribu mācīt, par ko tu man runā? Es gribu, lai tu izlasi varbūt vēlreiz, vismaz, kas tur, man liekas, bija 5, 6, 7. Mateja 5, 6, 7, man liekas, bija kalns prediķis. Es nezinu, 8. nodaļā, man liekas, nebija jau. Bet vismaz, man liekas, 7. nodaļā vēl iet kalns prediķis. No 5. nodaļas iet kalns prediķis, un tur ir ļoti praktiskas lietas. Paskaties, vai tu esi iemācījies. Un ja tu pie 1. vai 2. jau apstājies, nekas, apstājies, saka, Dievs, es neesmu vēl joprojām iemācījies mīlēt savus ienaidniekus. Kā tas ir? Un pēc 3 dienām tev kāds nodod draugs. Vai kāds ienaidnieks, vai nav kas, tev pēkšņi kaut kas sāk pret tevi nostāties. Un tu vari sākt mācīties. Tu vari sākt mācīties. Un tādā veidā, par vienalga, kas tas ir. Varbūt par izlīgšanu ar cilvēkiem. Man vienalga, ja kaut kas pret manīm ir. Lai pats tiek galā ar sevi. Nebija rakstīts izlīdz, pirms tu nāc nes savu dāvanu altāra priekšā. Ja kādam kaut kas ir pret tevi. Un es paņēmu kaut kādas šīs 3 nodaļas. Vienkārši Jēzus kalns prediķis. Nav mans prediķis. Tas ir Jēzus prediķis. Izej cauri un prasa, vai es esmu šo iemācījies. Nevis iemācījies, kā raksturvietas lasīt. Nevis iemācījies no galvas. Vai esmu iemācījies, kā to izdzīvot. Izdzīvot Dievā. Bībele nebija atstāta, lai mēs lasītu. Bībele bija atstāta, lai mēs to izdzīvotu. Tas nebija debesīs. Tik daudz grāmatas, mums vajag atstāt arī kaut ko no sevis. Ja? Esat pamanījuši, ja? Draudz taisas kaut kāds pasākums, un kā draudz saka, mums arī kaut kas jāuztais. Debesis nebija tā. Vai pasies, tā pasaule tik ražīgi raksta grāmatas, pat Salmans saprata, ka tik daudz grāmatas, mums arī kaut kas jāuztais. Bībeli uztaisam, davai, saliekam apkopojumu, lai viņiem ir ko lasīt. Vai tu gribi mācīties? Un mācīšanās prasīs attieksmi. Es varbūt kaut ko nesaprotu. Es varbūt daudz ko nesaprotu. Varbūt es neko nesaprotu. Bet Dievs māca mani. Dievs māca, un zini, kas ir skolās labās. Ir ne tikai teorija, bet ir arī prakse. Ir arī jāizdzīvo. Viņš nepateiks tev tikai, mīli to, viņš teiks, parādīs, kā to mīlēt, to ienaidnieku. Viņš tev parādīs, kā lūgt par tiem, kas tev kaitina. Viņš tev parādīs, kā dot dāvanas, lai labā rūk nezinu, ko kreisā dara. Viņš tev parādīs, kā lūgt par slimēm. Viņš tev parādīs, kā svētīt savu tuvāku. Viņš tev parādīs, kā godāt savus vecākus. Viņš tev parādīs, kā nekaitināt savus bērnus. Viņš tev parādīs,
kā viņu pielūgt garā un patiesībā. Viņš tev mācīs, jo viņš ir skolotājs. Tā jau mācīja bieži uzrunāja, skolotāji. Viņš māca. Viņi bija mācekļi, tāpēc, ka viņi mācījās. Viņi bija mācekļi, tāpēc, ka viņi mācījās. Un viņi bija ar Jēzu. Un viņi darīja to, ko Jēzus teica. Bet bija brīdis, ka pat Jēzus māte atnāk pie viņa. Liekas, īpašs cilvēks, jā. Ļoti īpašs cilvēks. Es domāju, kā katoļi var pacelt Mariju tik ļoti. Pasies, man liekas, šeit Matei 12:46. Matei 12:46. Un viņam tam uz ļaudīm vēl runājot, redzi, viņa māte, viņa brāļi stāvēja ārā un gribēja ar viņu runāt. Un kāds uz viņu sacīja, redzi, tava māte un tavi brāļi stāv ārā un meklē ar tevi runāt. Un viņš atbildēja un sacīja tam, kas viņam to teica? Kas ir mana māte? Kas ir mani brāļi? Un roku izties pār saviem brāļiem, viņš sacīja, redzi, mana māte un mani brāļi. Jo kas dara debesu tēva prātu, tas ir mans brālis un mana māsa un mana māte. Kas dara? Kas dara? Protams, kas dzird un dara. Lūk mani mācekļi. Pat tas nav, bet māceklis pat nebija, viņš nenosauca savu māti par mācekli, tikai tas, ka viņa tā bija viņa māte. Kaut kāda radniecība, kaut kādas iespējas. Tas, kurš tiešām ir šeit ar mani un mācās no manis, kas dzird un dara manus vārdus. Tas ir mans māceklis, tā ir mana māte, tā ir mana māsa, tas ir mans brālis. Jo Jēzus jau teica, ja kāds grib man sekot, tam būs sevi aizliegt. Ņemt savu krustu un sekot man. Matei 16:24. Matei 16:24. Aizliegt sevi, mācīties. Mācīties. Tā ir mācības, tomēr ir kaut kā ziņā arī pazemības izpausme. Es tomēr nezinu. Var jau, protams, lepnībā mācīties un lai būtu vienkārši gudrāks par visiem. Tāda, protams, arī ir. Kā vienkārši vajag diplomu vai kaut ko. Bet, ja tu gribi mācīties, tā ir tomēr pazemība. Ka tu nezini un ka tev vajag. Ka tu nezini un ka tev vajag. Es jau tieku. Iztēlojieties. Draudzē problēmas. Pusi draudz cīnās, piemēram, finansiālām problēmām. Netiek galā. Un te pēkšņi viens atnāk no cits draudzes, kur Dievs izvedis cauri visādiem pārbaudījumiem, izvedis un devis gudrību par finansēm no bibliskā skatu un kā tik galā. Es jums novadīšu semināriņu. Es mācīšu, kā Dievs man izved cauri un kā Dievs grib cauri, kā Dieva vārds rāda iet cauri mums. Visi tie, kam ir grūtības, neatnāks. Daudziem liekas, ko viņš man te mācīs? Viņš jau nesaprot manu situāciju. Varbūt atnāks daži tikai no tiem, un atnāks vēl tie, kuriem nav pat problēmas, bet tie, kuriem bija reāls problēmas, kuriem vajadzēja varbūt tiešām biblisku pamācību, kā varbūt ticībā vai gudrībā vai nezinu kā pārvaldībām pareizā iziet cauri šai situācijai, viņi pat visi neatnāks, tāpēc, ka mēs ne visi esam pietiekoši pazemīgi, lai mācītos. Un ja jau Jēzus mani mācīt no priekšas, tad es mācīšos. Tas ir cits stāsts, Mark, ja Jēzus mani mācīs. Zini ko? Jēzus ir tur augšā. Un viņš mums māca gan caur savu vārdu, gan caur lūkšanām, caur Svēto garu un arī caur cilvēkiem. Viņš mums māca. Reizēm man Dievs dod atziņu lūdzot, reizēm man nāk atziņu dzirdot sludināt kad kāds sludina. Es domāju, nebija iedomājies. Es vienu no lielākajām atziņām priekš sevis dabūju, kā jūs tagad domāsiet, tā varbūt nav lielākā, no YouTube komentāru. Iedomājieties, es viens biju rakstījis, bija video par visiem transvestīti, geji un viss tas, un viens bija rakstījis, bet ja viņš ir piedzimis tāds, un tad viens uzrakst tādu komentāru, tad viņam jāpiedzimst no augšienes. Es domāju, tiešām, kā es tā tiks vienkārši? Ja kāds saka, es tāds piedzimu, mums visiem ir jāpiedzimst no augšienes pareizi. Es piedzimu grēkā, tu piedzimi tādā grēkā, tas tādā grēkā, bet mums visiem ir vēlreiz jāpiedzimst no augšienes, lai mēs būtu brīvi no tā pirmā piedzimta. Pat, ja tu tāds esi piedzimis, ko vēl, protams, nevar pierādīt, tā, bet es domāju, pat, ja viņš tā saka, man likās, tur jau vairs nav argumenti. Tur jāpiedzimst no augšienes, tieši tā. Jauns sākums, viss ir jauns, esmu jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Un es to dabūju YouTube komentārā. Es domāju, man bija kauns, ka es pats nebija iedomājis šo. Kā es pats nesapratu? Tik vienkārši atbilde. Es tāds piedzims, bet tu vari piedzimt no augšienes.
Dievs runā, Dievs māca. Bet vai es gribu mācīties? Vai es gribu tiešām būt māceklis? Un vienalga, kāds man vecums, vienalga, cik daudz es zinu. Varbūt visi tevi slavē kā gudrāko Rīgā. Tāds kā viņš Rīgā nav neviens. Varbūt Kurzemē kāds ir vēl, bet ne Rīgā, tāds kā Rīgā. Pat ja tevi tā slavē, vai tu būsi pietiekami pazemīgs un tapsi kā bērns, lai mācītos vēl. Mācīties no viņa. Mācīties no Jēzus, augt Jēzus līdzībā. Es gribu aizliegt sev un tevi sekot. Nešķiet sev pats gudrs esam. Esi bērns, nevis skolotājs. Esi bērns, mācies. Mācies. Un zini, kas ir pie bērniem? Tāpat gudrākais bērns un līderīgākais beigās vada to pārējo bērnu grupiņu. Bet esi bērns, kurš mācās. Esi bērns. Bieži vien tur ir tā. Vecāki saka, nākiet ēst. Neviens nenāk, visi spēlējas. Un kāds no bērniņu vadonis tur pasaka, jā, bēbiem ēst. Pēkšņi visi nāk ēst. Jo bērnu vadonis pateiks, ka jāiet ēst. Vecāki pēc savas nevar sasaukt viņus visu kopā. Bet tad, kad grupiņu vadonis, kā viņš tur iecelts, nezinu kā, labiskā veidā, viņš pasaka, labi, beidzam spēlēt, ejam ēst. Tagad pēkšņi visi iet ēst. Pēkšņi visi iet darīt. Tā kā tev pat nav jābūt pieaugušiem starp bērniem. Esi patiesi bērns, un ja tev Dievs gribēs lietot kā līderi, viņš tev lietos jebkurā gadījumā. Viņš tev lietos. Un zini, kā ir izcils, Jēzus ir tik izcils skolotājs, ka viņš grib, lai tu līdzinies viņam. Lūks 6.40. Māceklis nav augstāks par savu mācēju, bet, kad tas ir pilnīgs, tad tas būs kā viņa mācītājs. Kā viņa skolotājs, kā Jēzus. Protams, mēs nebūsim tajā godībā pie Dieva labās rokas. Tas nav tas, bet tas, ko viņš mums mācīja. Viņš nav nekad teicis, jūs pat necenšaties man līdzināties. Jūs pat neiedomājaties mīlēt. Jūs pat neiedomājaties tā piedot. Jūs pat neiedomājaties tā kalpot kā es. Tas nav iespējams, un jūs to pat nedrīkstat iedomāties. Tā ir viltus mācība un ķecerība. Viņš ir tas, kurš teica, jūs darīsiet lielāks darbs nekā es. Viņš ir tas, ka jums jālīdzinās man. Mācieties no manis. Mācieties no manis, ja es saku. Lūko, kāpēc? Jo viņš nevis atnāca parādīt, cik viņš ir labs, un jums nekādā ziņā jūs to nevarat, bet viņš atnāca parādīt, cik viņš ir labs, un ka viņš ir devis visu žēlastību, visu svēto garu, visu labestību, lai tev palīdzētu mācīties un būt kā viņš. Jā, tu pats nevari saviem spēkiem, un tu nevarēsi. Bet viņš ir tas, kurš nevis tev tikai liek sēdēt solā un vienkārši no priekšas tev kaut ko rāj, bet viņš vienlaicīgi būs no priekšas un vienlaicīgi viņš tev sēdēs blakus. Un palīdzēs tev saprast, ko viņš tev māca. Un palīdzēs tev iziet caur tam, ko tas nozīmē izdzīvot kristiešu dzīvi. Nevis būt akadēmiķis šeit, visus rakstus zināt, bet būt tas, kas izdzīvo visus rakstus. Izdzīvo Dievu vārdu. Izdzīvo Dievu vārdu. Izdzīvo un mācies no viņa. Jo, kad māceklis sāk runāt, tu zini, kurš ir viņa skolotājs. Tu zini. Vai tas ir Delfi.lv? Varbūt kāds lasa kādu citu valstu ziņas. Vai tas ir kāda jauna grāmata ir viņa skolotājs. Tu jūti, uzreiz jūti, kas ir viņa skolotājs. Jo viņš, lai nu kā mēs nezinām, vienkārši ir divi veidi mācekļi. Ir aktīvie mācekļi un pasīvie. Mēs visi esam mācekļi. Mums visiem tiek smadzenes skalots ar kaut ko. Jautājums ir, vai viņas tiek skalots tev neapzinoties, vai tu apzināti ļauj kaut kam nākt savās smadzenēs. Vai tu apzināti ļauj kādai informācijai nākt. Un ko es domāju, aktīvais ir tas, kurš es izvēlos mācīties no Jēzus. Pasīvais ir tas, lai pasauli gāž, ko gribu virsū man. Es ņemu visu. Kāds tu esi, māceklis? Tu esi pasīvais, kurš vienkārši ļaujās, vai tu esi aktīvi izvēlos būt? Es aktīvi izvēlos mācīties no Jēzus. Tad, kad es biju RTU, es vienlaicīgi nebiju citās universitātēs. Jo man nav dota dāvana būt visur vienlaicīgi. Un Dievs vai tā dāvana man dos. Man ir jāizvēlas, kur es gribu būt. Un tad, kad es izvēlos vienu vietu, es to arī mācos. Un tu vari izvēlēties aktīvi pats ar savu rīcību. Es gribu mācīties no Jēzus šodien. Un vienā tagad, kad izvēlies sēdēt Dieva vārdā, un kad izvēlies atvērt tos evaņģēlijus, kad tu izvēlies lasīt viņa dzīvi, tu esi apzināti izvēlies būt viņa māceklis. Nevis pasaules, nevis cilvēku.
Tu mācies no viņa. Un tu vari arī būt pasīvais. Kurš saka, neviens man te nemācīs. Un ieslēgt televizoru. Tev jau māca. Neviens man te nemācīs. Un atvērt telefonu un lasīt internetu. Tev jau māca. Tas tā nav. Neviens no mums nav tik spēcīgs, ka lai neko nedarītu labu un ļaus visu laiku sliktam gāzties virsū, ka tas mums neko neizdarīs. Tu vienā brīdī saproti. Tu vēl nepamani uzreiz. Ja? Slikta diēta jau uzreiz neparādās cilvēkā sejā. Ar laiku parādās. Slikta dzīves ieradumi uzreiz varbūt neparādās, bet ar laiku parādās. Un tāpat garīgi. Man tas netraucē. Vienā brīdī tu redzēsi, kā tas viss bruks. Un tev nebūs kur pieķerties. Bet tad, kad tu esi ar Jēzu Kristu, kad tu staigā ar viņu, un kad tu mācies no viņa, un tu esi aktīvi izvēlējies būt līdzīgs viņam, es piespiežos, es lieku disciplīnu savā dzīvē, es lūdzu, es atvēršu no rīta Bībeli un teikšu, Dievs, ko tu man gribi šodien mācīt, ko tu gribi man atklāt, jo es neesmu pilnība, es visu nesaprotu, es gribu būt kā bērns un es gribu mācīties. Es esmu šeit, māci man. Rādi man. Un nevis mums vienmēr nav mūsu mīļākie priekšmeti skolā. Jo bieži vien tad, no kā sastāvēt skolu, daudziem pušiem no sporta tikai. Ja, citiem no mājturības, citiem no informātikas. Tas būtu viss, ko viņi mācītos skolā daži. Ja būtu tikai mīļākie priekšmeti. Nē, Dievs zina, ka mums dod nevis tikai mīļākos, bet vajadzīgos. To, ko vajag. Un Dievs, es gribētu šodien iemācīties lūgt par slimajiem, bet Dievs tev māca, kā darīt žēlstības darbu. Tas nav nekas pārdabisks, Dievs. Es to darīju. Iemācies to darīt. Bet Dievs, iemācies. Viss, un tu mācies. Vai tu dumpojies un dari pa savam. Vai arī tu dumpojies un dari pa savam. Un tā kā es tev izvēlu tagad vienu lietu, ko darīt. Tu vari palikt tāds, kāds tu esi, vienkārši dzīvot savu dzīvi, vai būt oficiāli apakaļ skolnieks, paņem savu mugursomu šogad un teikt, ka es 2024. gadā iekāpšu kā skolnieks. Dievs, šeit es esmu. Un izskatās jau izlieks, pieaudzis cilvēks ar mugursomu. Kas ir te, Marka? Kā tā var? Varēja portfeli labāk, kaut koferi. Ja jūs netapsiet kā bērni, jums nenāk debesu valstībā. Es gribu mācīties. Esmu gatavs iet uz skolu. Un kas ir skola bieži vien sākās? Kas ir pirmā stunda bieži vien? Tavs kambars. Tu paņem savu bībeli, ieliec skolas somā un dodies savu kambari. Un es gatavs ņemt visu, ko Dievs tev māca. Gatavs likt visu, kas jādara. Es esmu gatavs. Un citu acīs liksies, vai Mark, tev jau nebija laiks būt skolotājam, vai Mark, tev nebija laiks jau vadīt. Kā Dievs mācīs, tā darīšu. Bet tagad, un es domāju, līdz mūža galam es būšu skolnieks. Līdz mūža galam es gribu būt skolnieks, kurš vēl projām mācās. Es gribu būt 90 gadu vecumā teikt, Dievs man atklāja šo un iemācīs šo. Es negribu būt 30 gadīgs, kurš vairs neko nemācās no Dieva. Tad esmu apzadzis sevi un piemānījis sevi. Es gribu būt tas, kurš var līdz pēdējai dienai vēl teikt. Viņš man māca. Viņš mani māca. Vai nav, cik reiz to Bībeli esmu izlasījis, es vēl projām atgriežos. Es vēl projām lasīšu. Un es vēl projām prasīšu. Varbūt Dievs ir vēl dziļāk mīlestība uz tiem ienaidniekiem, nekā es esmu iemācījies. Viņš ir vēl dziļāk. Ir vēl spēcīgāk. Prieks, ka pajautāji. Labs jautājums, Mark. Šeit būs. Es tev vedīšu, es tev rādīšu, es tev atklāšu. Jo pašgudrie, kuriem mugursomi ir par smagu un izskatās pārāk nepiedienīgi, viņiem nav laika tam. Tāpēc es tev šogad novēlu daudz kontroldarbus, daudz mājas darbus. Daudz labojums, kļūdu labojums, konsultācijas. Pēc stundas jau vajag. Ceru, ka nepaliks uz otru gadu. Bet, ja pat paliec uz otru gadu, nepamet skolu.
Nepamet skolu. Es nezinu, cik reizes. Varbūt man Dievs atklās debesīs, kur kaut kas tiešām palicis uz otru gadu, kaut ko esmu palaidis garām. Bet es redzu, ka Dievs vēl man dod otru iespēju. Varbūt kaut kur es būtu izdarījis kaut ko ātrāk. Es nezinu, Dievs man nav tā atklājis vēl. Es nezinu. Tāda spekulācija vien ir. Bet ko es zinu? Ja tu esi pat gana pazemīgs, viņš tev dos vēl vienu iespēju mācīties. Ej otro gadu. Iemies kāds kauns, ka tu nepabeidz 12. klasi, jo 2. klasē tev bija kauns palikt uz otru gadu, tāpēc tu nemācījies vispār. Es zinu, man ir draugi, kuri palika uz otru gadu. Viņi tāpat pabeidz skolu pēc tam 12. klases, un tagad pelna un ceļā pa pasauli, un neviens pat nezina, ka viņš palika uz otru gadu tajā klasē. Neviens pat nezina. Bet visi zinātu, ka viņš palika uz otru gadu, ja viņš būtu palicis 2. klasē un nemācītos vairāk. Visi gan to zinātu. Nu, kas tev bija problēmas? Nevarēs saņemties. Bet tas, ka cilvēks tajā brīdī bija kauns, ka tu paliec uz otru gadu. Protams, ka visi tavu klases biedri aiziet tālāk, un tu tajā pašā skolā mācies, un tu redzi, kā viņi ir 3. klasītē, un tu esi 2. Ir kauns. Bet zini, kas ir kauns, ja tu nepabeigsi līdz galam? Tad gan ir kauns. Un tu vari mācīties. Un zini, kas ir tagad es neesmu redzējis, ka neviens pat nezina. Viņš bija uz otru gadu palicis. Un es zinu, ka vairāk tādi, bet es zinu vienu no cilvēkiem izteikti. Un es arī nepateiktu tagad, ka viņš bija uz otru gadu palicis. Es neteiktu, ka viņš tāds muļķis izklausās. Gudri runā, saprātīgi. Viss dara, spējīgs, pašuzņēmīgi, viss dara. Bet palika uz otru gadu. Zini, kas ir? Katastrofa tā nebija. Mums tā var likties. Tā nebija katastrofa. Un arī Dievu pie Dieva, ja tev kaut kas neizdevās, un ja tu kādu kontrolu darbu nenokārtoji, ja kaut kur tu izgāzies, saka, Dievs, piedod, dod man vēl vienu iespēju, lūdzu. Dod man vēl vienu iespēju. Dod man vēl vienu iespēju. Lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, dod man vēl vienu iespēju. Jo es ceru, ka jūs neviens negribat būt perfektumu etalons. Mums tāds jau ir viens, Jēzus Kristus. Pārējie mēs cenšamies, bet es negribu būt perfektuma etalons. Nu jā, ja es sev uzskatu par perfektu, tad es esmu sevi pievīlis. Dievs ir perfekts un es gribu mācīties. Viņš ir perfekts un es gribu mācīties. Un labā ziņa ir, viņš grib tevi mācīt. Labā ziņa, viņš grib tevi mācīt. Un nākošais gads, lai kāds viņš būtu, es tev saku, ņem somu un mācies. Ej regulāri, gluži kā skolas laikos, disciplinē sevi. Ja tev pat ir brīvdienas, celies tāpat agri no rīta. Celies un lūdz Dievu. Celies, kamēr pārējie guļ un lasa Dievu vārdu. Celies un piedzīvo Dievu. Un lai, kad viņi pamostās, viņi liekas, kas tu kāds Mūzes, kāpēc tavs vaiks spīd? Es mācījos pie skolotāja kājām. Esi disciplinēts. Es nezinu, kā teikt iztēlojas, bet apzinies, tu esi Dieva skolā. Un tu vari mācīties. Un zini, kas ir? Viņam nav tikai 12 klases. Es pat nezinu, cik daudz klases viņam ir. Ej uz priekšu un mācies. Tu būsi svētīts un cilvēki ap tevi būs svētīti. Cilvēki ap tevi būs pateicīgi, ka tev ir te kāds, kurš tomēr ir pazemīgs un mācās. Kurš tomēr aug, kurš tomēr spēj nesaprot, kurš tomēr spēj dot padomu, kurš tomēr spēj jūs līdzi, kurš tomēr spēj mīlēt, kurš spēj piedot, kurš spēj pamācīt un pārmācīt, kurš spēj iestāties, kad vajag. Aleluja, viņš mācās un turpina augt. Prieks par viņu, jo viss, ko Dievs māca, ir derīgs. Ir daudzi augstskolas diplomi, kuri tiešām ir tikpat vērtīgi kā toalettas papīrs iespējams. Diemžēl, bet neviena mācība stunda pie Dieva nav tāda. Viss ir vērtīgs. Es to varu izvēlēties šodien. Es ņemšu somu. Un pat rīt, zini ko, es pat rīt mēģināšu piecelties agrāk. Es zinu, ka ir vecgada vakars. Es noteikti būšu nomodā līdz pat 12:30. Ja? Noskaties salot, iztīri zobus, negulēt. Bet es celšos. Es mācīšos. Es tuvošos viņam. Zini, kas ir? Tu vari no daudz kā ņemt brīvdienas, bet neņem brīvdienas no Dieva skolas. Neņem brīvdienas no Dieva skolas. Viņš māca. Viņš vienmēr māca. Pat brīžos liekas, ka viss ir iemācīts. Viņš pat atrod brīdi. Vētras laikā viņš kaut ko pamācīs tev.
kuģītī viņš tev pamācīs, kalnā viņš tev pamācīs, pie 5000 cilvēkiem viņš tev kaut ko pamācīs. Viņš tev mācīs. Ne tāpēc, ka viņš ir pārgudris, bet tāpēc, ka katra viņa vārds ir dzīvība, gars un dzīvība. Viņa vārdi ir gars un dzīvība, un ja tu viņus saņem, tu tiec piepildīts. Ja tu viņus saņem, tu tiec piepildīts. Un arī šodien, man arī šodien bija tāda interesanta pamācība. Man sieva bieži smējās par manīm. Es viņai saku, beidz smēt, man jau sāk sāpēt. Sirsniņās sāk sāpēt. Ka esmu super anti-empātisks cilvēks. Ja? Es pat neiedomājos, ka vajadzētu jūs līdz tajā situācijā. Ja? Es saku, tavs tēvs tikko bija operācijā, un tu viņam zvani, un tu nevari paprasīt, kā viņam iet ar veselību, tu prasi, kur nokt mašīnu. Es domāju, pareizi, viņš tikko bija operācijā, es varu uzjautāt, kā viņam iet ar veselību. Un tikai tas ir viens no piemēriem, cik ļoti es māku saprast jūs līdzi cilvēkiem līdzi situācijās. Un arī šodien, viņi man to visu laiku atgādina, saka, es saprotu, es pat neiedomājos, nav tā, ka es tā kā apslāpētos, man neienāca prātā, liekas, tā taču normāla lieta, kas tur pajautā tēvam, kā viņš jūtās. Pusi Latvija man apaicāja, kā viņš jūtās, un tu pats nevar pajautāt. Es domāju, nu jā. Un šodien arī dievkalpojums Jelgavā, un to es nobeigšu, ka Dievs māca, viņš dod otru iespēju. Es vienu no retiem redzēju, ka man izdodas būt bišku laicīgāk draudzēm, ka es varu pastaigāt, pasveicināt cilvēkus, parunāt. Un pie vieniem cilvēkiem, un viens tur tā kā kaut kā, un beigās tā sieva saka, jā, viņš šodien, jo viņam asinsspiediena problēmas kaut kas, viņš nejūtās labi, viņš tāds. Un es saku, mums tieši šodien, un es vēl tā saku, mums tieši šodien no rīta bija viena, mums draudzē tāda sieviete, tāda jau arī, pāri 80 veltiņi, kur vienmēr ir, pie viņas vislielākie brīnumi notikuši. Vienalga, kas tur bijis, māks pat viņai bijis gadījums, ka viņa ģipsi ņēma nost, ka viņai roka bija lausa, viņa ņēma nost, jo viņa tika dziedināta taču ir, un viss bija labi, ja? Un man taču aizlūdz dziedināt, un ņem nost ģipsi, un viss kārtībā. Tāda tipa sieviete mums draudzē. Un arī šoreiz viņa sēž, viņa viss uz lūkšanu, rīt lūkšanu atnāks pirms dievkalpojuma. Viss nav. Kaut kas ar sirdi nav. Nav viss. Viņa tāda izskatā. Sākam lūgt viņa, halleluja, aiziet jau viss labi, jau vecā velta apakaļ, jau viss dzīvība, jau slāvē, lūdzu, viss notiekās. Atgrievēja jūs kā pilnīgi svētais gars pār viņu nonāca un pilnīgi cits cilvēks pamodās augšā. Un tad viņa arī palika, uzmodusies labā ziņā. Un es vēl viņai pasaku no tam cilvēkam, un būs jau labi, un aizēju, un apstāju savu soli rindā, jo dievkalpojums sākās. Un es stāvu vienā brīdī slavēšu un domāju, kas tev atkal, Marka? Kāpēc tu par viņu neaizlūdz uzreiz tajā brīdī? Es tikai pateicu, halleluja, un aizgāju projām. Es domāju, tu tikko cilvēks pasaka, ka viņam ir vajadzība, un tu vienkārši aizēji projām. Un es tāds skauts, un man iet dziesma, man pasaka, būs 3 dziesmas šajā dienā, un tad sāks runāt, mums būs jāsāk mācītiem runāt. Un ir 3. dziesma jau beigas iet, es domāju, man ir fiks jāiet, un es eju apkārt visai zālē, aizlūdzu, atnāk apakaļ, paspēj dziesma beigās, jāsāk mums tur runāt. Un pēc dievkalpojuma, paldies Dievam, pienāk cilvēks, saka, kad aizlūdzi, palika labi. Es domāju, paldies Dievam. Jā, es izgāzos uz pirmajā brīdī. Es varēju uzreiz lūgt. Kur prāts, kāpēc nevar aizlūgt? Ja? Varēju uzreiz, bet zins ir Dievs māca. Dievs māca. Ej, aiziet tagad, aizlūdzi. Un tev aiziet vēlreiz, un tu iemācies pareizi. Bet es viennozīmīgi neesmu etalons, bet es gribu būt tas, kurš mācās. Es gribu būt paraugs tam, kurš mācās. Tā. Es ceru, ka tu gribi būt paraugs visiem citiem, ka vēl var mācīties. Vēl var mācīties no viņa. Mēs lūksim Dievu, lai viss nākošais gads ir tāds, ka mēs mācamies. Lūksim Dievu, lai draudze mācās, kā draudze kopīgi, kas mums ir jādara. Kas mums ir jādara, lai mēs augtu garīgi, skaitliski un visā citādi, kā vajadzīgi, kā vajag augt. Lūksim Dievu, lai, protams, viss nākošais gads arī mūsu valstī ir svētība gads, nevis lāsta gads. Un pār visam mēs zinām, ka tas var notikt, ja draudze uzmostās. Ja draudze nes svētību. Jo valdība nenesīs pats par svētību. Mēs esam pasaules gaisma, nevis valdība. Mēs esam zemes sāls, nevis valdība. Tāpēc, ja mums nevis jācer uz valdību, bet jācer uz mums pašiem sevi vispirms. Vai es uzmodīšos vai nē, vai es rīkošos vai nē. Un ja kāds vēl no jums nav parakstījies par pretgrozījumiem, vai kā tur interesanti uzrakstīts, ja, bet parakstījies, lai neievieš šīs partnerattiecību iespēju un vispārēj, kas seko līdz ar to, iedrošiniet parakstīties. Cits saka, tas ir bezizēja, bet zin, kas ir, mums kristiešiem jābūt tiem, kas ir vislielāko ticību cīnīties pat bezizējas stāvokļos. Ja? Lācers viņš bija smirdīgs jau, bezizēja. Kāda iespēja?
Jēzus saka, nāc ārā. Un viņš ir dzīvs. Bet es iedrošinu, šī vienkārši pēdējā nedēļa līdz piekdienai var tikai vēl parakstīties, līdz 5. janvārim. Ja, es zinu, ka laba lieta, tā nav laba lieta, bet vismaz Jelgavā ir tik nepopulāri parakstīties šodien par to lietu, ka rindas vispār nav. Tā kā tu uzreiz parakstīties ārā, vispār ļoti ātri šis process notiek. Ja? To nav jāstāv garās rindās, ka tu vari parakstīties, neparakstīties. Viss ļoti ātri, tur vienīgais es tur. Vienīgais cilvēks tur esi. Ja? Un nevis tikai parakstīties, lai tavs sirdsapziņa būtu tīra, bet tiešām parakstīties, jo ko mēs runājam par kādu atmodu, ja mēs pat neesam gatavi vienu parakstu uzlikt. Tad es neticu, ka mēs esam gatavi lūgt stundām Dievu, es neticu, ka mēs esam gatavi. Mēs paši sevi mānam. Būsim uzticami mazākajās lietās, un Dievs iecels mūs par lielām lietām. Būsim uzticami. Tāpēc lūdzam Dievu, Tēvs, Tev pateicos par šo dienu. Es Tev pateicos, ka mēs varam būt uzticami mazās lietās. Un ja maza lieta nozīmē vienkārši parakstīties, es gribu parakstīties. Ja maza lieta ir lūgt stundu dienā, es gribu lūgt stundu dienā. Un ja maza lieta ir Dievs vienkārši atvērt Tavu vārdu un teikt, Dievs, māci mani, es daudz ko nesaprotu, es daudz ko nemāku, es gribu ticēt un būt tāds, kuru var mācīt. Tāds, kuru var mācīt. Un es lūdzu arī šodien, Dievs, mūsu nākošais gads nāk, un mēs varam izvēlēties iet ar paceltu degunu vai uzlikt skolas soli mugurā. Vai uzlikt skolas soli mugurā. Un es gribu būt tas skolas soli mugurā. Es gribu iet tavā skolā. Es gribu būt māceklis. Es gribu būt Kristus māceklis. Arī nākošajā gadā mācīties no tevis. Tiešām lasīt tavu vārdu. Pavadīt laiku tavā klātbūtnē. Un mācīties. Un neņemt nevienu brīvdienu no tevis, Dievs. Es varu atpūsties no daudz kā, bet es nedrīkstu atpūsties no tevis, Tēvs. Es lūdzu stiprini mūs, pasargā mūs un dod mums šo pazemīgo sirdi, tapt kā bērniem, kuri var mācīties, kurus var mācīt, kuri nav pašiedomīgi, Dievs, pašzinoši visu un kurus nevar nekā mācīt. Dievs, es gribu būt tas, kuram ir jāmācās, kurš var būt mācīts. Un es lūdzu par mūsu tautu, par mūsu zemi. Es lūdzu, lai pirmkārt kristieši beidz gaidīt uz super brīnumainu valdību, bet sāk cerēt uz to, ka viņi paši uzmostās Tev par godu. Ka viņi saka, Dievs uzmodina mani, Dievs uzmodina man draudz, Dievs uzmodina man tautu, Dievs, kristieši savē zemē, pamodina mūsu Dievs. Un lai Latvijas valdība jūt, ka Latvijā ir spēcīgi kristieši. Dievs, ka 155 paraksti ir sīkums. Lieciet mums savākt 1 miljonu, tas būs vēl vieglāk. Kāpēc? Jo ir spēcīga kristietība Latvijā. Un kristieši, kuri tiešām rīkojās, nevis tikai runā. Bet es lūdzu, pamodini mūs, Dievs. Lai mēs tiešām esam tie, kas saka, mēs gribam atmot, arī dzīvojam tā, ka mēs gribam atmot, Tēvs. Ka mēs pēc tā tiecamies, ka mēs pēc tā ilgojamies, ka mēs ar dzīvi un darbiem parādām, ka mēs gribam atmot, ka mēs gribam uzmošanos, mēs gribam svētā gara izliešanos. Halleluja, mans Dievs! Un mēs ienīdīsim netaisnību, un mēs mīlēsim taisnību. Un tādus tu svaidīsi ar prieka eļu vairāk kā citus. Halleluja, mans Dievs! Es lūdzu, pamodini mūs, un lai šīs viltus cerības uz bezdievīgiem cilvēkiem pazūd, mans Dievs. Un lai es sāku cerēt uz to, ka Svētais Gars manī ir pietiekošs spēks, lai apgriež šo zemi kājām gaisā. Svētais Gars manī ir pietiekošs spēks, lai uzmodinātu miroņus. Svētais Gars manī ir pietiekošs spēks, lai es būtu liecinieks tautām, lai es būtu gaisma šajā zemē. Svētais Gars manī ir pietiekam. Halleluja, mans Dievs! Halleluja, mans Dievs! Un šodien, Tēvs, es lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, ka mēs zinām nevis Latviju lāstam, bet Latviju Jēzum. Nevis Latviju lāstam, bet Latviju Jēzum. Bet es lūdzu, Dievs, halleluja, lai katra dāvana, katra svētība, kas ir ielikt mūsu rokās, lai mēs to liekam darbā. Lai izrokam katru dāvanu, ko esam norakuši. Lai izrokam katru talentu un minu, ko esam norakuši. Un liekam tās lietā. Un redzam, kā Tu vairo. Un kā Tu vairo dāvanas, kā Tu vairo svētības, kā Tu vairo to, kā Tu mūs lieto, Dievs. Halleluja, lai vecās apraktās dāvanas tiek izraktas un tiek lietotas Tavam godam, mans Dievs. Halleluja, mans Tēvs. Un es zinu, mans Dievs, ka man nav jābaidās no politikas vai no cilvēkiem. Halleluja. Velns baidās no tiem, kas ir svētā gara piepildīti. Halleluja. Nevis es iziešu bailīgs nākošajā gadā. Halleluja. Vienīgiem, kam būtu patiešām jābaidās, ir velnam no svētā gara piepildītas draudzes, jo Tu teici, Tu paliksi sātanu zem draudzes kājām. Un es lūdzu Tev, Dievs, šodien, ka es tāds izēju, ka es izēju ar draudzi. Es neiešu viens. Es neiešu
Trešais viens, ar mums ies draudze, svētā gara piepildīt draudze, kas ir svētā gara aizdedzināt un ar svētā gara misiju vadīt, mans Dievs. Jo mums ir dots liela pavēle no Tevis, Jēzus. Halleluja, darī par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam Tēva, Dēla un svētā gara vārdā un mācīdam turēt visas pavēles, ko Tas mums atstājis. Halleluja, jo Tu esi ar mums ikdienas. Slavēts Tavs vārds. Halleluja, mēs neiesim baiļu pilni, mēs iesim drosmes pilni, jo Tu esi devis mums drosmes, spēka un mīlestība. Halleluja, mans Dievs, spēka, mīlestības un savaldības gara. Halleluja, tur nav vieta bailēm, tur ir vieta drosmei, mans Dievs. Un es lūdzu, mans Tēvs, nākošais gads, Dievs, nākošais gads, nevienu dienu vēlnam, halleluja, Dievs, bet lai katra mana diena ir Tev, Jēzu. Halleluja, sākot no 1. janvāra, sākot no pat šīs brīža, no šī pulkstens brīža, es dodu katru savu mirkli Tev, Jēzu. Halleluja, mans Dievs. Un es negribu būt pasīvais, es gribu būt aktīvais māceklis, kurš izvēlās nākt pie Tevis. Halleluja, mans Dievs. Tu esi brīnišķīgs Dievs, Tu esi svēts Dievs, un Tu esi, halleluja, ir labi Tev kalpot. Ir labi Tev kalpot, ir brīnišķīgi Tev kalpot, Dievs. Halleluja, mans Dievs. Es Tev pateicos, es svētīšu šo draudzi, mēs svētījam mūsu mācītāju Agri, mans Dievs, dziedini, atjauno, sargā arī māju ceļā, kad dosies atpakaļ, lai tiešām un pāri visam, mans Dievs, ka mēs svētījam, mans Dievs, Tevi, Dievs, kā teiks, Tavs vārds, lai svētīts. Mūsu Tēvs, Dievs, lai svētīts ir Tavs vārds. Kad svētīts ir Tavs vārds šajā zemē. Svētīts, tas nav izniekots, tas nav izķēmots, tas ir svētīts Latvijā. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Lai Dievs jūs svētī, bija prieks jūs visus redzēt, kā vienmēr aizmurēja kafija. Mums jau Pēters tā kā tāds uz tā lidlauku strādājošais, viņam vajag tos kokus vēl norādīt virzieni, ja? Kur doties, droši. Pat pīrāgi šodien ir, jā, pat pīrāgi ir. Droši ejam sadraudzībā, iepazīstam viens otru, stiprinam viens otru un svētījam viens otru. Man bija prieks jūs redzēt, un lai Dievs jūs svētī. Amen.